Turitata tundutu, turitandu teteti, turitata tundutu, terutita tundun, tirutai sentino, tirusai tentino. Trešā liecība, servonte kon sāro, kan sāro kantele. Halleluja. Trešā liecība, jā. Halleluja. Tas svētais gars runā. Tas svētais gars runā. Pirms vairākiem gadiem biju pazaudējis. Vienkārši tā kā nomaldījies bija. Kaut kas bija pazudis dzīvē. Nebija spēka, nebija svaidījuma un eju uz darbu un viss it kā pa tukšo. Un tā kungs nāca par mani un izgāja ārā, notupos zālājā. Vienkārši notupos. Un sāk lūgt, saka, tēvs, kas notiek? Nav spēka, nav kaut kādas saprašanas. Un pēkšņi skatos, tāda gaismas straume, nāk no debesīm gaismas straumes man. Un pirms manis viņa tā kā noliecās garām, tā kā neienāk manī tā gaisma, tā Dieva spēks. Arī mēģina saprast, kas tas ir, jā, bet gaisma, ļoti spēcīga gaisma nāk, bet viņš tā kā pirms manis no debesīm nāk un nogriežās sāņus. Un Dieva gars runā, es aizmirsu 10. tiesu dot. Un bija laiks, kad es ziedoju 10. tiesu un devu un centos būt paklausīgs svētajam garam. Un tad es jautāju, vērsos. Es saku, labi, tēvs, piedod kādu laikam es, pamets to likumu bausli, bauslis, teiksim, ir gaisma, likums ir gaisma. Un cilvēki dažādāk uzskata to, skops cilvēks, viņš nevar 10. tiesu tēvam dot, viņš skops, viņš kā es dzīvošu, Un es tā kā apsolīju, saku, labi, tēvs, es došu. Es tā sapratu nākošo, kā tikšu pie, kādas naudas, došu 10. tiesu, kā tu liksi sirdī. Un tajā brīdī, kad es apņēmos ziedot, vienkārši tā gaismas stars, kas pirms manis nobiedījās sāļas, vienkārši ienāca manī, halleluja, svaidījums ļoti spēcīgi, tā kā orabā santu piepildos vienkārši svēto garu. Tajā brīdī es saņēmu tādu spēku, tupēju uz ceļiem vienkārši, un gandrīz gar zem bija. Vienkārši svētījums nonāca, un es sapratu, ka tas ir. Tā kunga svētība padara cilvēku bagātu bez sevišķām viņa pūlēm. Un tā kunga svētība ar tiem, kas ietur viņa ceļus. Un lai svētais gars tev vada un runā, šī trešā liecība, un vēl divas būs. Slava Jēzum. Amen.